Jā, 4. Lielāka kastīte. Luminārais. Jā, šitas gan labais. Atstiņām, teiksim, ka preti, bet zilo gaismu, kad atstiņas ir pārslāgots pie datora vai telefona, tad, ne tikai, bet dienas laikā paskatīsimies, kas tur vēl ir iekšā, šitā diktala manta. Un apskaroties atkal nedaudz dziļāk par produktu, man ļoti patīk, kad ir dažādība arī šeit Young Living viņi arī uzturu bagātinātais ir salikuši kopā ar ētriskajām eļļām, kas ir tāds wow moments bija. Man arī pašai noskaidroja, bet konkrēti šīs Illuminais viņš nav ar ētriskajām eļļām, bet ar ļoti tādiem svarīgiem komponentiem kā luteīnu un zeaksantīnu. Ierakstiet viņu vienkārši Google luteīns un zeaksantīns, kam viņš ir vajadzīgs, jā. Būtībā izmetīsies informācija par acu makulas pigmentiem, jā, un kāpēc viņi mums ir tik ļoti vajadzīgi ikdienai, sevišķi šajā tehnoloģiskajā laikmetā. Jo viņi kalpo kā zilās gaismas filtri, jā, jo ja filtrē zilo gaismu, lai pasargātu mūsu makulu, lai pasargātu no oksidatīvā stresa. Jo oksidatīvā stresa rezultātā vienkārši laiku var rakstīties katarakta, un ar vecumu tur vēl visādas citas, ne tikai ar vecumu, ar diezgan ātri mums ir arī tas fokus, viņš izmainīties atstiņai, un ne tikai tā kā liela slodze mūsdienās ir uz acīm, un vienkārši viņām ir jāpievērš uzmanība, kā viņām palīdzēt atslogot gan telefoni, ja, gan arī jaunie televizori, datori, tā kā tas viss kopā saistīts. Un ko var darīt vēl ikdienā papildus pasargājot, protams, limitējot šo te daudzumu, kaut kā, cik ilgstoši mēs pie datoriem atrodamies, zilās gaismas brillītes, bet pretzilās gaismas ar filtriem, kas pasargā, ja. Tas nav parastas brilles, tas vienkārši zilās gaismas, tā kā, noteikti tie, kas ar datoriem daudz strādā, arī zina, kā viņas jāpielieto. Pašiem monitoriem var uzstādījumus uzlikt, lai ir šīs te zilās gaismas filtrs, lai mazinātu šo te aktivitāti. Arī vienkārši astiņas arī mirkšinam, neaizmirstam viņas mirkšināt, viņas slapināti. Un tas, kad jāpabaro, mums organismā jāiedod, ir arī kaut kādas uzturvielas, lai varētu no visas šīs, kas mums ir apkārt traumējošā momenta arī atstiņām, vienkārši viņas elementāri pasargāt arī bērniņiem. Un šis uzturbagātinātais vienkārši kā profilaktiskais līdzeklis ļoti labi kalpo. Man katru reizi vienkārši patīk daudz ko izpētīt, un man patīk, kad es sāku saprast tās lietas, nevis viņas vienkārši, kaut kas labs, lūdzu, palietošu, viss būs labi. Bet, ka var iedziļināties, papētīt un savai sirsniņai tādu mieriņu iemantot, ja, un atrast kaut ko tādu, tā kā ārkārtīgi jaudīgs un atkal skaists formulējums, arī, kad dziļāk paskatījos, kā viņš ir formulēts, kā ir taisīts, jebkura lietiņa man patīk šis dziļums, šī kvalitāte, šī atbildības uzņemšanās, kā tikai pa labām lietām. Tā kā forši, baudīsim tālāk, ko nesīs mums laiks. Un lietojot šos te produktiņus ikdienā, vienkārši arī sarunā ar bērniem iet pilnīgi cita izpratne par to, kāpēc mums vajag to papildus lietot. Un arī tad izrunājam to pašu tēmu par atstiņām, ka, mēs arī lietojam visu ierīces un jaunā paudze, nākošā paudze vēl vairāk, un arī mēs ar to saskarsimies, ka mēs vienkārši lietosim vairāk. Bet mēs ko varam izdarīt, lai kaut kā palīdzētu arī tām atstiņām ikdienā, tomēr saņemt tas, kas viņam ir nepieciešams, un kaut kādi, elementāri piesardzības pasākumi. Tas viss tikai domāšanā un attieksmē pret dzīvi. Tā kā man ir prieks, ka es varu padalīties arī ar bērniem par to, ka viņiem ir izpratne par to, kas ir uzturbagātinātājs, ka tas nav nekāds zāles, bet tas ir vienkārši, tā ir ļoti skaista papildus lietiņa, ko ikdienā mēs arī pie pārtikas lietojam, lai justos vienmēr labi. Tā kā līdzīgi kā ar Roža Zīrīti jau stāstīja par to sastāvu pētīšanu un par to, ka mēs varam daudz ko paši uztaisīti un par to, ka mēs varam pievērst apzināti savam dzīves veidam, ko mēs darām, ko nedaram. Un to vienkārši parādīt arī jaunai paudzei. Un tas man vienkārši iedvesmo turēt savu veselību spēkā, tāpēc, ka, ja būšu es laimīga, arī vispārējie ap mani būs laimīgi. Un
ir prieks, kad ir tādi sadarbības partneri, kurus var atrast un kas ir par ļoti augstu kvalitāti. Un ne tikai, nevien šis uzņēmums, daudz uzņēmumi. Ir uzņēmumi pasaulē, kas ir, un arī Latvijā. Tā kā man šī tīrība, atklātība, patiesums, un to es visu varu nodot bērniem. Viņi skaties uz šo pasauli citādāk, viņi meklē sev vēlamos produktus, kā arī aktuāli. Citādāk pie sintētikas un ķīmijām neies, jo viņi saprot, ka vienkārši viņi jau pieredzējuši kopš dzimšanas kājas kaut ko pilnīgi citu. Vai tev?